Tātad atkal no sākuma. Un lasam grāmatu Asvēdinoša Dieva kustība, kas atritina Toronto un pasauli, Tēva svētība, Džons Ārnots, mācītāji Toronto lidotas Vīnedārs, 15. nodaļa, izplatot uguni. Tagad ir tik aizraujoši doties uz baznīcu. Bija rakstīt kādā vīra vēstulē, kas kopā ar sievu apmeklēja Toronto Vīnedārza draudzi. Oho, varētu sacīt labi teikt, bet kas tur sevišķis? Tas ir gan kaut kas sevišķis, jo lūk, šis cilvēks ir mācītājs. Kad šis mācītājs vārdā Čels Bakoks ar sievu bija Toronto, viņa nedzirdēja uzkrītošas izpausmes, bet Čārlis teica, ka jūtas kā ietīt Dieva mīlestībā. Lidojot atpakaļ uz mājām, viņš pārsprieda, vai tiem ir kas ko pārvest savai Baukvetas baptistu draudzei, Santa Klaritā, Kalifornijā. Pirmajā svētdienā pēc atgriešanās draudzē viņa stāstīja par saviem piedzīvojumiem un jautāja, vai kāds no klasicošajiem nevēlētos saņemt atspirdināšanas lūkšanu. Mācītājs Bakoks saka, kas notika pēc tam. 90% draudzes locekļu iznāca priekšā un nākošās stundas laikā mēs lūdām par tiem, tūdaļ Dievs sāk atbrīvot daudzus no sāpīgām bērnības atmiņām. Man pa lielu sajūsmu pirmā persona, ko Dievs skāra, bija mūsu pielūgsmes vadītājs. Viņš ir kļuvis pavisam cits cilvēks, un mūsu pielūgšana sāk kļūt diena pēc dienas labāka. Tādi stāsti nāk no visām malām. Nākamā apakštēma ir no visas pasaules. Pēc tam, kad Dievs sāka vareni izpaust savu klātbūtni, mūsu sapulcē šī ziņa ātri izplatījās un cilvēki sāka plūst pie mums. Pēc pāris mēnešiem ļaudis no visām pasaules malām sāka ierasties Toronto. Caurmērā 1994. gadā bija apmēram 1000 cilvēku katru vakaru, un nākošajā gadā 1500. Katrā sapulcē 1/3 norāda, ka ir pirmo reizi pie mums. Kopējie cilvēku skaits bija 750 000, skaitot no atzimšanas sākuma līdz šīs grāmatas publikācijas dienai. Katras sapulces sākumā mēs aicinām piecelties mācītāji, caurmērā to ir 10% no klātsošajiem. Mēs rēķinām, ka mūs apciemojuši apmēram 25 000 mācītāji un drauģa vadītāji. Šie cilvēki sev līdzi paņēmuši Tēva svētību, piemēram, Anglijā atzimšanas izplatījās ļoti strauji. Eleonora Makforda, vecākā mācītāja sieva no Londonas Vīnedāras draudzes bija pie mums 1994. gada aprīlī. Atgriežoties mājās, viņa stāstīja par saviem Toronto pieredzējumiem. Svētās Trīsvienības Bromptonas draudzē atzimšana iedegās Londonā un izplatījās visur Anglijā. Es biju sajūsmā, ka Džerāls Kautes pionieru draudzes vadītājs Anglijā man stāstīja, ka visa Anglija tagad ir 5 līdz 7 000 draudžu, kas pildījās ar svēto garu. Pavisam to ir 49 000. Ja katrā draudzē būtu tikai 10 cilvēki, kas sevi veltītu Dievam, šādām lūkšanām ieskaitot mācītāji, tas nozīmē, ka tur būtu vismaz 50 000 cilvēku, kas jaunā veidā darītu Jēzus darbu. Tas ir tik aizraujoši. Ak, kungs, dod mums vēl vairāk. Draudze Anglijā pēdējos 15 gados ir ļoti izmainījusies. Tā tiek gatavot atzimšanai. Mājās draudžu kustība, Džona Vimbera ietekme, Jēzus gājieni, pavasara ražas un alfa kursi, tie visi ir izmaiņas liecinieki Anglijā. Varbūt visvarīgākais faktors ir ieticami lielā draudžu vienotība, ko veicināja Klīva Kalvers no evaņģēliskās alianses un Džerāls Kautes no pionieru kustības. Viņu darbība savedus kopā daudzus draudžu vadītāju sadraudzībā un sadarbībā, tāpēc draudzes Anglijā cieši savienojušās savā starpā un kļūst gatavas atmodei. Šī atmodas tagad stiprina tikai Anglijā, bet arī Vācijā, Šveicē, Holandē, Skandināvijā, Dienvidāfrikā, Jaunzēlandē, Austrālijā, Taizemē, Korejā, Indonēzijā un pat Japānā. Dažas kvēlojošas vietas atrodamas Pasadenā, Kalifornijā, Sietlā, Vašingtonā, Dalasā, Teksasā, Melnburnā, Floridā un Jaunanglijā. Kanādā atzimšana pārņēmusi Viktoriju, Otavu, Ontārio un Atlantijas piekrastes provinces. Mēs ticam, ka tas ir tikai iesākums. Daudzu ziemļu atzimšanai nav nekāds sakars un svētā gara darbība pie mums, piemēram, Argentīna, Indija un Ķīna, bet viena lieta visiem ir tā pati - dziļa mīlestība uz Jēzu, ticīgo vienotības lāpes pēc Dieva un atjaunošanās dvēseļu glābšanai. Svētais gars nav ierobežojams, tas var būt visur, vienā un tajā pašā laikā.
Šī atsvaicinājuma kustība ir pārņēmusi visu pasauli. Dieva valstības darbi ātri izplatās mūsu acu priekšā. Kādās brīnišķīgās dienās mēs dzīvojam. Es nevaru aptvert šīs kustības iespaidu uz pasauli šodien, nemaz nerunājot par nākotni. Nākamā apakštēma ir uguns izplatīšana caur mācītājiem. Kad svētais gars izplūda Azuzas ielas atzimšanā, gadsimta sākumā daudzas tika svētīti un piepildīti, bet Azuza iela nav sevišķi pazīstama ar daudzām dvēseļu glābšanām. Tā ir pazīstama ar mācītāju vadītāju spēcīgu piepildīšanos ar svēto garu, kas vēlāk pārveda svētības ar savām draudzēm, tā iesākot vietēju atzimšanu, tur tad ienāca dvēseļu raža. Azuzas ielas atzimšana ilga tikai 3 gadus, bet tās iespaidi ir manām vēl šodien. Pentekostu kustība sākās 1906. gadā, un saskaņā ar Vinsonu Sinenu pašlaik pasaulē ir 460 miljoni pentekostu harizmāti, kas sastāda 25% no pasaules kristiešiem. Mums ir lietas vēstuļu kaudzes, kas liecina par mācītāju dzīves un kalpošanas izmaiņām. Šīs atmodas augļi ir brīnišķīgi, veselīgi un dzīvībā dodoši. Mēs esam dziļi pārsteigti. Mācītāji un līderi braukt pie mums no ASV, Anglijas, Eiropas vai citām vietām nevis, lai tiktu izglābti, gan lai pasatvērtu uguni un to aizvestu mājās un nodot tālāk saviem draudzes cilvēkiem. Svaidījums tiek izplatīts visā pasaulē. Man ar Kerolu personīgi tā ir vislielākā svētība. Mēs esam droši, ka tā ir draudžu mācītāja vadīta atmoda. Īpaši svarīgs ir fakts, ka šo dieva kustības vada parasti vienkārši mācītāji. Mums tādus vajag tūkstošiem, nevis kādi 10 vai 20 pusslavenu evaņģēlistu, kas pa laikām parādās zināmās vietās. Mums vajag mācītājs, kas darbojas dienā. Svētā gara svaidījumā tiem jātrenē cilvēki, kas darīs to pašu šim darbam. Ir vajadzīga visas draudzes un visi mācītāji. Kā ir teikt, pļaujamā daudz, bet pļāvēja maz. Tāpēc lūdziet pļaujas kungu, lai viņš izsūta strādnieku savā pļaujamā. Kā ir teikt Mateja evaņģēlija 9. nodaļā no 37. līdz 38. pantam. Ak, Dievs, dod mums veselu strādnieku armiju, darboties tavā spēkā un svaidījumā. Pārāk daudz mācītāji tikuši atstāti malā bez svētībām, viņi ir tie, kuriem būtu jāzina par atmodu pirmajiem. Tagad vārti ir izgājis pasaulē. 10 000 mācītāji no visas pasaules piedalās sapulcēs līdzīgās mūsu, un viņi satver uguni. Sākumā viņi ir piesardzīgi, bet beigās saņem vislielāko svētību savā mūžā. Mēs iepazināmies ar visiem vienu anglikāņu mācītāju. Viņa teica, es biju tik nospiests, ka gatavojos izdarīt pašnāvību. Tik izmisuši ir daudz dievu vīri. Viņi ir vīlušies, mēģinot izstrādāt visādas programmas, uzturēt draudzes tradīcijas un uzturēt visas labā noskaņā. Tur nav nes dzīvības, nes mīlestības, ka šis mācītājs tika piepildīts ar svētību. Viņš viss mainījās, viņš iemīlēja Dievu un bija gatavs atgriezties mājās un darīt visu, lai viņa draudze un pilsēta būtu uzticēta tam kungam. Tie ir labi augļi. Mēs ar sievu neesam sevišķi ieinteresēti noturēt lielas kampaņas visā pasaulē, mēģinot piepildīt ar cilvēkiem veselu arēnu. Kad ceļojam, mūsu mērķis iepazīties ar mācītājiem un draudzēm, kas jau atvērušas uguni. Mēs vēlamies iedrošināt šīs jaunās kustības, nesējas vietējās draudzēs. Vienīgi Jēzus Kristus, vispasaules draudze, ir pietiekoši liela un spēcīga, lai īstenot to, ko Dievs nodomājis darīt. Viņš grib lietot mūsu visus. Nākamā apakštēma ir labās ziņas par uguns izplatīšanos. Daudzas konfesijas draudzes kalpošana tikušas iespaidotas ar to, kas notiek Toronto vīnedārzā, taču daudzas draudzes saņēmušas gara izliešanos, pašas pilnīgi neatkarīgi no mums. Tas liecina tikai to, ka Dievs iet uz priekšu, lai nodibinātu savu valstību šīs planētas, kā iepriekš minēts. Tad tas kungs nāk kā varonis, kā karavīrs, viņš uzsāk kara gaitu, viņš liek atskanēt kara saucienām, viņš nostājas kā varonis pret saviem ienaidniekiem. Ilgi es klusēju un valdījos, bet tagad es kliekšu, kā dzemdētājs, elsdams un pūsdams,
reizei. Jesejas 42. nodaļa 13. līdz 14. pantam. Dievs šodien ir kustībā, pilsētas draudze, Belvevoā, Vašingtonā ziņo, ka viņi ar visu sirdi ir atdevušies šai svētā gara atjaunošanai kustībai. Viņi ir redzējuši brīnumu darbus, laulības tiek atjaunotas, atkritušie bērni atgriežas pie Dieva, notiek garīgas un fiziskas dziedināšanas un regulāri tiek izglābti cilvēki. Dievs padara minūtēs to, ko agrāk mums vajadzēja darīt, gadu desmitiem, darot to mūsu pašu spēkiem. Džerijs Planketa, sievas mācītāja no Kvebekas provinces, stāsta, tik ļoti viss ir mainījies. Kopš viņa piedalījās mūsu sapulcēs, Džerijs stāsta, es mīlu Jēzu kā vēl nekad agrāk. Mūsu lūkšanas dzīve un mūsu laulības dzīve mainījusies, mūsu attiecības ar bērniem mainījušās un kā mainījusies mūsu draudze, tik daudzas izmaiņas sirdīs. Džerijs mums stāsta par kādu sievieti, Lindu Ģiraldu, kuras tēvs tika noslapkavot 1994. gada augustā, tikai prieka pēc. 1994. gada oktobrī Toronto konferencē par šo sievieti tika aizlūgta. Viņa nokrita uz muguras un trīcēja 1,5 stundas. Pa to laiku tas kungs rādīja viņai veselu kaudzi negatīvu domu un izjūtu par tēva slepkavu. Pēc mēneša viņa liecināja draudzes priekšā, ka tikusi atbrīvota no ienaidas tēva slepkavu. Džerijs sajūta vajadzību lūgt par viņu vēlreiz, un viņa atkal gulēja uz grīdas 2,5 stundas. Nākošajā svētdienā viņa stāstīja, ka tas kungs ielēja viņas sirdī mīlestību uz viņas tēva slepkavu. Viņa grib satikt šo vīru un piedot viņam personīgi. Bils un Melinda Fišī, mācītāji no augšām cēlušā glābēja draudzes Trafordā, Pensilvānijā, rakstīja, ka viņa draudze ir augšām cēlusies no mirušajiem. Cilvēki vairs negrib nokavēt nevienu sapulci. Viņi grib redzēt savām acīm, ko Dievs darīs. Viņi iesākuši noturēt atmodas sapulces reizi mēnesī, lai izplatītu šo atmodu citās Pitsburgas vietās. Te ir liels satraukums un slāpes pēc Dieva. Tie, kas bija gatavi, visi sastāt, tagad ir izslāpuši pēc tā kunga. No Čekijas misionāru organizācijas mēs uzzinājām par vīru vārdā Pēteris, kas ticis pestīts. Iepriekšējā vasarā kādā teltī noturētā sapulcē par viņu ticis aizlūgt, un šis vīrs stāvēja kā transā veselu stundu. Kad sapulce beidās un ap viņu iesākās kņada, viņš pēkšņi nogāzās zemē. Vēlāk viņš uzcēlās ar eņģeļa smaidu sejā. Misionārs Stuart Angus piebilst, Pēteris tagad pārdod Coca-Colu, beidzot viņš ir atradis darbu. Stuart mums saka, ka nedēļu garajā festivālā, kuru apmeklēja 350 jauniešu, svētais gars pārņēma sapulci ar smieklu un asaru vilni, trīcēšanu un krišanu. Stuart saka, ka sapulce ilga no 7 vakarā līdz 3 pusnaktī, un jaunatne vēlējusies vēl vairāk. Neticīgie kļuva ticīgi un visu pārņēma liela sajūsma. Mācītais Petrus Navavi no Javas salas Indonēzijā ziņo par savu ciemošanos Toronto. 1995. gadā janvārī pēc atgriešanās mājās visa viņa draudze piedzīvoja jaunas lietas. Pirmajā svētdienā viņš stāstīja par savu ciemošanos un svētais gars nāca varenā veidā, cilvēki smējās, krita zemē un raudāja. Viņš nolēma nesludināt, bet gan lūgt. Pēc vairāk svaidījuma veselu nedēļu viņš atcēla parastos dievkalpojumus un noturēja atmodas sapulces. Pēc nedēļas sapulcēs piedalījās 28 Indonēzijas garīgie vadītāji. Viņi visi gaidīja uz to kungu. Viņi visi līderi piedzīvoja atjaunošanos, daži nespēja runāt, daži bija piedzērušies garā. Mācītājs Navavi ziņot, ka tagad atmoda izplatās visā Indonēzijā. Mācītājs Džons Overholts no draudzes Campbell Riverā ziņo. Es nekad vēl nebiju piedzīvojis tādu vienotību Kristus miesā, un man par brīnumu tā ir paliekoša. Mums agrāk bija pašiem savi atjaunošanās kustības sākumi, bet nekas tam līdzīgs mums nebija noticis. Pēdējo 4 gados vietējā mācītāja grupa satiekas vienreiz nedēļā uz lūkšanu, bet kopš 1994. gada maija liekas, ka mēs esam savijušies kopā. Nākt kopā iepriekš bija laba lieta, bet pēc iešanas atmodā mēs nākam kopā, jo ilgojamies pēc tā, draudžu sacensība ir beigusies, un mēs patiešām darbojamies kopā, kā sacīts Marka evaņģēlija 8. nodaļā,
35. pantā Kristus un evaņģēlija dēļ. Kens un Loisa Goti ieradās Toronto 1994. gada augustā un tika viscaur svētīti. Atgriežoties mājās savā dieva ansamblējas draudzē Soundlandā, Anglijā, visi sāka noturēt ilgstošas nakts sapulces. Dievs apdāvināja viņu pilsētu ar daudām glābšanām un dziļu svētību. – 1994. gadā martā mūsu draudzē ieradās Terijs Mūrs, mācītais no Sorjornas draudzes Dallasā, Teksasā, un biedri pēc tam, kad bija dzirdējis abrīnojamus stāstus par notikumiem Toronto, šis mācītājs pat nepiedzīvoja neko neparastu, tomēr guva svētā gara atspirdzinājumu, viņa sajūta un lielāku atklāsmi par tēva mīlestību, un kā vēl nekad agrāk piedzīvoja tā kunga tuvumu. Atgriešanās savā draudzē Dallasā viņa dalījās savos piedzīvojumos ar draudzi. Tērijs aicināja visus, kas gribētu saprast svētību, iznākt priekšā, un cilvēki skrēja uz priekšu, saņemt lūgšanu. Svētā gara iespējā mācītājs kalpoja saviem ļaudīm ilgas stundas. Nākošajās nedēļās viņi noturēja sapulces katru vakaru. Cilvēki piedzīvoja brīnumus, garīgus un fiziskus izveseļošanās un atbrīvošanos. Tie saņēma tā kunga prieku, mieru un viņa brīnišķīgu mīlestību. Viena grupa no šīs draudzes ceļoja uz Vjetnamu un Kambodžu. Visur, kur viņi devās, notika viens un tas pats. Cilvēki saņēma svētību tādā pašā veidā, kā tie tos saņēma. Toronto 1995. gada maijā Terijs ar sievu ceļoja Šveici, Rumāniju un Spāniju. Viņa stāsta: atkal izlējās svētais gars, ir neticami redzēt, kā Dievs darboja cilvēku dzīvēs, pat tad, kad mums nebija iespējams sarunāties viņu valodā. Šie ceļojumi Toronto svētība ir stiprinājusi mūsu pārliecību par svētā gara darbību mūsos, un ar mums mēs nekad nebūsim vairs tādi, kādi bijām iepriekš. Ir tik patīkami zināt, ka tie neesam mēs, bet mūsos lieto svētais gars, kas vēlas mīlēt savus ļaudis intīmā veidā. Nākamā apakštēma ir šīs atzimšanas auglis ir evanģelizācija. Kerola stāstījumā par savu vīziju ir šī atzimšana liekas kāds sākums kaut kam lielākam. Galējā fāzē būs dvēseļu ievākšana. Tas jau sāk notikt, bet ne tādā zaudumā, kā mēs to sagaidām nākotnē. Mūsu draudze no 1994. gada janvāra līdz 1995. gadam septembrim ir piedzīvojis 5000 cilvēku, kas sevi atdevuši Kristumai, atjaunojuši savu solījumu. 20% no klātsošajiem Kristum atdevuši savus dzīves pirmo reizi, ievērojot tos 250,000, kas bijuši šeit. Tas nav liels skaitlis, tomēr tas ir lielāks skaitlis salīdzinot ar agrāko mūsu kalpošanu. Faktiski mēs pirmajos 2 vai 3 mēnešos piedzīvojam vairāk nodošanās Dievam nekā iepriekšējos 15 kalpošanas gados. Evanģelizācija notiek arī caur personīgu liecināšanu, caur cilvēkiem, kas ir pārpludinājuti ar Dieva svētību un kuriem ir jaunasrasta mīlestība uz pazudušajiem. Regīna Froms atbrauca uz Toronto no Vācijas un atgriezās mājās ar dziļāku mīlestību uz Dievu. Nākošo reizi atbraukusi uz konferenci, viņa ieguva vēl kaut ko. Viņa saņēma līdzjūtības dāvanu attiecībā pret pazudušajiem. Vienā vakarā viņa raudāja vairākas stundas par tiem, kas atradās ārpus Dievu valstības. Dažas nedēļas pēc savas atgriešanās mājās Regīna meita devās misijas ceļojumā kopā ar ķēniņa bērniem. Viņa 12 gadus vecā meita teica: māte, sākumā es domāju, ka tu esi palikusi traka. Šī meitene sāka raudāt. Viņa raudāja guļot uz grīdas veselu stundu. Uztēlosies, viņa teica: tagad es saprotu, ko Jēzus jūt par pazudušiem. Regīna ar asarām sacīja: man ir tik liels prieks redzēt manus bērnus saņemot šo Dieva mīlestību. Mums jau bija izdevība liecināt par Dieva mīlestību vienam jaunam narkomānam uz ielas. Tas bija neaprakstāmi. Mana vislielākā vēlēšanās ir paturēt šo mīlestību uz viņu un paturēt un parādīt to neticīgajiem. Esmu pārsteigts, ka neticīgi ļaudis nāk uz mūsu sapulcēm, tomēr tas notiek.
Mūsu draudzē ieradās kāda kristieta no Londonas, Anglijā, draudzes kalpotāju grupas locekli. Viņas neticīgais vīrs teica, man nepatīk, ka tu brauc vienā uz Kanādu. Es braukšu tev līdzi. Viņa nekad nebija nācis sievai līdzi baznīca Anglijā. Viņa bija ļoti simpātisks cilvēks, bet nebija kristietis. Un tā viņš atvilkās man līdzi sapulci, lai redzētu, kas tas ir, ar ko es esmu sapīnusies. Un tas kungs viņu paņēma savā rīcībā. Viņa nāca katru vakaru, un 3. vakarā viņa atdeva savu sirdi Kristumu. Protams, viņa sieva bija sajūsmā. Daudzi cilvēki saka, ka pēc Toronto piedzīvojuma viņi nevar atturēties nenorunāt par Jēzu. Kādreiz šeit piedzīvotās izpausmes izpaužas arī pēc atgriešanās mājās. 18-gadīgā Šauna Halla man rakstīja, ka nevar beigt atrasties izjūtās. Stāvam kājās un izdvešam savas skaņas. Supermarketā, restorānā, pie telefona un pat skolā. Viņa piebilda, es jums saku, ka tas ar jums sāk notikt. Publiskās vietās drīz vien sāka runāt Dievs. Deivita un Līna Saundersi, mācītāji no Kalamptonas anglikāņu draudzes Anglijā, iesaistījās kalpošanā par cietumniekiem Eksesteras cietumā pēc vīzijas saņemšanas mūsu sapulcē. Tagad viņi redz rūdītas noziedzniekus nākam pie Dieva, kas agrāk likās neiespējams vai prasīja ļoti ilgu rehabilitācijas laiku, tagad tiek panākt vienā stundā, ka šie vīri guļ zemē. Svētā gara skārta Dievs darbojas viņos, daudzi krīt zemē uz sejas, nožēlas asarām plūstot Deivits. Līnuši saka, šie atgrieztie noziedznieki ātri nopriest par kristiešiem, kļūdami efektīvi kalpošanā saviem cietuma biedriem. Čeāns notur atjaunošanās sapulces 5 vakarus nedēļā, Pasadenā jaunatnes mācītais Skots Ross no Morovijas vīna dārza un sapulcēm atveda savu jauniešu grupu. Viņi teica, ka neviens no tiem nav ticis garas kārt, tomēr 2 nekristieši, ko viņi bija atveduši savu līdi, svētā gara spēkā tomēr nokrita uz grīdas. Piecēlušies un tie teica, mēs gribam atdot savas dzīves Jēzum Kristum. Ja tas kungs spēja ienākt mūsu sirdīs tā kā tiekam piepildīti ar viņa mīlestību, mēs sākam to sniegt citiem un viens otru svētīt. Tas sāk plūst Dieva mīlestība un dzīvība, kad tas sāk notikt. Mēs redzēsim, neskaitāmi dvēseles nākam Dieva valstībā. Atceries, tā ir mīlestības valstība. Nākamā apakštēma ir, un kas būs tālāk. 1995. gadā pie mums bija ieradies Maheš Čauda ar sievu. Maheš ir labi pazīstams evaņģēlists un ir sludinājis 100,000 cilvēku Āfrikā un redzējis vienā sapulcē nākam pie tā kunga 20,000 cilvēku. Maheš mums stāstīja šādu gadījumu viņa sludināšanas laikā, pēkšņi sajūta, ka par viņu nāk svētais gars kā vējš. Dievs viņam paziņoja, ka sapulcē piedalās kāds vīrs, kura dēls mīra šajā rītā un ka Dievs viņu uzcelt no nāvis. Maheš paziņoja šo vēstu sapulcei, un kāds vīrs sāka skriet uz priekšu. Maheš aizlūdza, un tas kungs uzcēla šī vīra dēlu no nāvis gultas slimnīcā. Tad Maheš paskaidroja, kāpēc viņš to mums saka. Kad es ierados Toronto tajā nedēļā, atmosfēra šeit bija tik pilna svēto garu, ka es līdz šim nekad nebiju piedzīvojis. Tas bija tīrs un godības pilns svaidījums. Citu vakaru Maheš sajūta Dievu tuvumu visu vakaru. Attiecībā uz šo reizi viņš saka, ka Dievs man likas visiem mācītājiem aicināt sapņot varenus sapņus. Dievs ir tik liels, mums vēl nav bijušas īstas atklāsmes par viņa lielumu. Šis nav laiks godināt dažus varoņus, pat Jēzus pati ir vistālākā zvaigzne. Dievs grib dot darbu veselai armijai, tūkstošiem, kas ies un uzcels augšā mirušos, un ne tikai dažus. Svaidījums nāks jaunā mērogā, tas jau notiek visā pasaulē. Mēs esam aculiecinieki, kā tautas un konfesijas sanāk kopā, pielūgt Dievu kopā un izlūgties no viņa vēl vairāk svētības. Nāk kopā ne tikai visdažādākās konfesijas, ieskaitot anglikāņus, katoļus, pentekostus, baptistus, bet mēs arī ievērojam, ka starp vietējām draudzēm pazūd sacensības gars. Toronto mums ir sadraudzība 400 dažādām draudzēm no Dienvidu Ontārio. Vien šī grupa plāno kopēju ceļus atzimšanas izplatīšanai Toronto pilsētā un tās apkārtnē. Bieži kāda draudža grupa mani ar Kerolu aicina viņus apciemot. Tāpat aicina arī Čeānu un no Pasadenas, Kalifornijā, piemēram, uz atveru uguni konferenci Dallasā, Teksasā. Līdzīgi vietējo draudžu grupu uzaicināja Rendiju Clarku no Floridas uz Melnburnu. Šī apciemojuma iesāk atzimšanas sapulces.
Anglijā draudzes apvienojas atzimšanas garā un dažādas konfesijas sanāk kopā visu zemi satriecošos sasākumos. Tas pat notiek Austrālijā un Jaunzēlandē. Atzimšana izplatās ar pieaugošu intensitāti. Amerika bija manāma pretestība, kas palielināja šo kustību, bet es domāju, ka kritiķiem tagad ir pienācīgi atbildēt. Gaiss Chevro norādīja, ka tādi paši iebildumi tika celti ar iepriekšējās atzimšanas, un Jonatanam Edvardam jau pirms 250 gadiem nācās tos apspēkot. Jaunas apoloģiskas grāmatas tiek rakstītas visās pasaules malās, tādas kā Patiesa atmoda Dons Viljams un atmodas apoloģētika Dereks Morfejs. 1994. gadā pasaules prese publicē mūsu rakstu, un pa lielākai daļai par garu atjaunotni tiek rakstīti un tiek sniegtas visai atzīstamas publikācijas. Šādi preses raksti skāruši visai daudz lasītājus un palīdzējuši radīt interesi cilvēkiem visur pasaulē, piebilstot tūkstošiem līderu ceļo pa zemeslodi uz izplata uguni konferenci. Daudzās tautās arī tūkstošiem vietējās draudzes šajā zemē. Parādās rakstu un grāmatas, kas runā par atmodu, tādi kā Satver uguni, Čeurevs un 10 citu. Piebildīšu, ka 50 vai 60 pasaules lielāko valstsvīru ir saskārušies ar Dieva spēku varenā veidā, pat tie, kas sākumā bija ieņēmuši negatīvu nostāju. Tagad piekrīt atmodas kustībai, uguns ir pieņēmuši spēkā un izkļūst ārpus pilsētu kontrolas. Viss, ko es saku, varu teikt, ir Dievs, esi mums žēlīgs un dod vēl vairāk. Atzimšanas kustības rezultātā mēs redzam atgriešanos pie Dieva, bet manāma arī fiziskā dziedināšana. Svaidījums pieaug un tiek dibināti daudzi jauni atzimšanas centri, pieaug atsevišķu cilvēku liecības un drauģu ziņojumi. Pēc tam, kad ir pienācīgi atbildēt kritiķiem un izudušas pievilkšanas bailes, es redzu Dieva cilvēku lielas slāpes pēc personīgas atzimšanas un vēlēšanos kalpot Dievu valstībai, daudzos un dažādos kalpošanas veidos. Kungs dod vēl vairāk, jo zeme tiks piepildīta ar tā kunga godības atziņu, tāpat kā ūdeņi, kas apklāj jūras pamatus, kā ir teikt Habakuka grāmatā 2. nodaļā 14. pantā. Nākamā apakštēma nāk raža. Dievs ir nolēmis radīt armiju, pildīt ar mīlestību, žēlastību un svēto garu. Pēkšņi atskanēs tauras skaņas, ejiet un ievācies ražu. Draudze pieredzēs tādu uzvaru, tā kādu mēs neesam redzējuši 2000 gadu. Tā tuvojas, es ticu, ka mēs esam varenas atmodas priekšvakarā. Ievēro šos 4 pantus. Pļaujamais laiks ir pasaules gals, un pļāvēji ir eņģeļi, kā ir teikt Mateja 13. nodaļā 39. pantā. Šinī dzīvē labais un ļaunais eksistē vienlaicīgi, bet laiku beigās būs liela raža, kurā piedalīsies pat eņģeļi. Tit eņģelis izgāja no dievnama un sauc stiprā balsī tam, kas sēdēja un mākoņa, laid savu sirpi darbā un sāk pļaut, jo pasaules druva jau pāriem nobriedusi, tad tas, kas sēdēja uz mākoņa, nolaida savu sirpi par zemi un ievāca zemes ražu. Atklāsme 14, 15, 16. Raksti saka, ka laiku beigās pārdabīgā veidā ienāks liela raža, un viņš tiem sacīja, pļaujamā daudz un strādnieku maz, tad nu lūdziet pļaujas kungu, lai viņš strādniekus sūta savā pļaujā, kā ir teikt Lūkas 10.2. Jēzus saka, ka raža ir liela, bet strādnieku maz. Dieva svētie un atzimusie draudzi ir tie, kas tiek saukti par strādniekiem, un mums ir jālūdz, lai Dievs tos pavēro. Ir tādi, kas neņem nopietni šo lielās ražas pareģojumu. Tie sagaida, ka apstākļi būs sliktāki un sliktāki. Viņiem ir uzskats, ka tikai maza daļa no ticīgiem spēs noturēties līdz galam. Kāda kundze no Šveices man jautāja, vai tad Bībele nemāca, ka beigu laikos būs liela atkrišana? Es tam piekristu. Tomēr prasīja, vai jūs nedomājat, ka mēs jau esam šinī laikā? Kādreiz kristīgie rietumi pašlaik gandrīz visi ir pasaulīgi un humānismu iespaidā. Ja tā nav liela atkrišana, es nezinu, kāda tā varētu būt. Mēs redzam lielu atkrišanu, mēs dzīvojam tanī, bet Dievs ir apsolījis ražu. Es ticu, ka mēs esam pēdējos laikos. Redzēsim godības uzvarošu pilnu draudzi, kura izpildīt savu uzdevumu, sagatavot atmodu. Viņš atradīs ticības zemes virsū, kad atgriezīsies Elles vārtiem, nebūs
uzvarēt. Trešās pasaules zemēs evaņģeliskā draudze auga apbrīnojama ātri. Ralfs Vinters no ASV pasaules centra ziņo, ka 1 no 7 cilvēkiem pasaulē šodien ir evaņģeliskais kristietis. Šis skaitlis ir lielāks kā jebkad vēsturē un aug ar vien lielāks. Tagad ar rietumu pasaulē Dieva gars darbojas tādā spēkā, kādā viņš nav darbojies. 90 gadus kopš Pentekostu atzimšana pārgāja pāri pasaulē. Mūsu sapulcē Toronto mēs esam redzējuši, ka tūkstoši tiek pārveidoti, stiprināti, dziedināti un sagatavoti kristīgai kalpošanai. Šī svētība izplatās lielā ātrumā, katrā tautā un katrā konfesijā. Dievam ir kas liels padomā, ticu, šī būs lielākā dvēseļu raža, kāda pasaule nekad nav piedzīvojusi. Noslēdošā tēma sniedz to tālāk. Šī jaunā gara kustība ir domāta visiem, ne tikai mācītājiem un vadītājiem. Šī ir viss Kristus miesas kalpošana. Svētais gars grib tevi piepildīt, lai tu paņemtu atpirdinājumu sev līdz visur, kur vien ej. Tev nav jābūt neparastam vai pārdabīgi garīgam. Tev jābūt dabīgi pārdabīgam, lai arī kur ietu. Tu vari dalīties ar citiem savā ticībā, svaidījumā un Kristus mīlestībā. Kāds vīrs no Anglijas, kas apmeklē mūsu sapulces, rakstīja, ka atdustoties garā uz grīdas, viņš dzirdēja balsi, dod citiem, un viņš atzinās, ka baidījās dot citiem gadījumā, ja tas nedarbotos. Tanī vakarā atstājot telpas, viņa durvīs sastapās ar svešu sievieti, kurš teica, vai tad jūs nedodas citiem? Tā bija pēdējais piliens, viņš aizlūda par šo sievieti un viņas vīru, viņam par pārsteigumu viņš pats nokrita uz grīdas un piedzīvoja Dievu tūmu. Tagad šis vīrietis ir pārliecināts kristietis un dod citiem. Mēs tiekam aicināti būt par Dieva lietu pārvaldniekiem, kurus viņš mums visā pilnībā uztic. Kad cilvēki piedalās atzimšanas sapulcēs, viņi tiek iegremdēti svaidījumā, ja viņi turpina uzņemt svētā gara spēku, viņš piepilda tos līdz malām un pārveido, kad viņi atgriežas mājās un sāk kalpot, šis svaidījums parādās spēkā. Svētais gars rīt uguns un savu draudzi, un kad mēs šo uguni satveram, tā sāk vēlot mūsu sirdīs. Kad mēs kalpojam citiem, tie var pārņemt no mums šo uguni un svaidījumu. Tagad tā degs viņa sirdīs un tiks pasniegt tālāk. Tāda ir personas svētā gara daba. Teiksim, ka svētais gars mums vēl nepietiek ar to, kas mums ir. Tas ir brīnišķīgi, tu esi piešķīris svaidījumu, tu esi pavairojis spēku. Bet, kungs, liek, lai mēs saņemam vēl vairāk. Ļauj, lai cilvēki ir tā piepildīti ar tevi, ka mēs redzam kropļus, staigājam aklos, redzam kurlot, dzirdam, mirušo ceļamies augšā un pasaules nabagus pieņemot evaņģēliju. Tas ir ceļš, ko Tēvs sirds grib, lai mēs ejam. Tavs mērķis ir iet, darīt Jēzus darbus. Jāņa evaņģēlijas 4.12. Spiedies tam tuvāk kopā ar mums, saņem Tēva svētību, tad paplašini valstību un izplati uguni. Un noslēdošais par autoru. Toronto lidots Sviena dārza. Džons un Kerola Arnoti vecākie mācītāji Toronto lidos Sviena dārza kristiešu draudzē, ko visi pasauli pazīst kā Toronto lidos Sviena dārza Toronto Airport. Toronto lidos Sviena dārza kopš atmodas sākuma ir radījis 3 jaunas draudzes. Draudzes locekļu skaits ir trīskāršojies no 360 locekļiem 1994. gadā pie septembrī draudze iesāka no 360 locekļiem dubultojies līdz pat 1000. 1905. gadā un 1905. gada septembrī draudze iesāka apmācību skolu kalpošanai, kurā pieņem cilvēks no 18 līdz 30 gadiem no visas pasaules. Cilvēki tiek gatavoti atmodai un tad izsūtīt uz citām zemēm un atpakaļ uz mūsu draudzēm. Ja vēlies kontaktus ar autoru, var uzzināt, ko vairāk par draudzi, tu var rakstīt vai zvanīt angļu valodā. Mēģināšu nolasīt adresi, varbūt kāds grib rakstīt. Toronto Airport, Vineyard, Toronto Airport, Vineyard, 272, Atvēl, DR, Toronto, Ontario, Kanāda, M9V, M6, M3.
Ja kāds vēlas šo adresi dabūt, šī mācītāja adresi, tad var sazināties mani, ja grib rakstīt vēstuli, var dabūt. Telefons 416 674 svītriņa 8463. Faks 416 674 svītriņa 8465. Ir iespējams nonākt kontaktos ar Vīna dārza asociatīvām draudzēm un ņemt dalību šajā kopējā atmodā, rakstot angļu valodā. Arī, ja gribat adreses, šīs adreses variet dabūt. Kā arī ir Latvijā kontakti. Latvijā kontaktus ar Toronto lidostas Vīna dārzu uztur un notur regulāras atjaunošanās dievkalpojumus. Draudze, dzīvības vārds, mācītājs Jānis Savickis, Krusta ielā 12, Tukumā LV 3100. Atkārtoju, kas grib dabūt Latvijā kontaktus ar šo Vīna dārzu koordinatoru, draudzes dzīvības vārda mācītāju Jānis Savicki, tad jāraksta uz Tukumu, Krasta ielā 12, LV 3100, un tad variet sazināties. Tā arī izskan grāmatas lasījums, šīs atveidinoša Dieva svētība, kas atricina Toronto un pasauli, Tēva svētība, 15. nodaļa, un izskan visa grāmata. Nākamo reizi lasīsim grāmatu Svētība vai lāst, Dereka Prinsa autora grāmatu. Turpinājumā dziesma.